Pirmā savai mazajai mīļajai šarmantajai pilsētai vārda dienā muzikālo sveicienu iesāka Talsu mūzikas skola. Koncertā uzstājās šī gada veiksmīgākie pūšam instrumentu un sitam instrumentu spēles audzēkņi. Pēc dažām stundām radošajā sētā jau viņiem pievienojās folkloras kopa Talsi un muzikāla apvienība kolektīvs Draudzība, kas pierādīja, ka Talsu mūziķi patiesi ir vislabākie Latvijā. Ezerā iemērcis kājas, Kolektīva Draudzība izpildījumā atzimusi dziesma, kas tapusi pirms 10 gadiem par godu radošā sētas atklāšanai. Mūzikas autors ir Gins Saulītis, bet vārdus sarakstījusi Maija Laukmane. Viņai prieks ne tikai par dziesmu, bet arī skaisto dienu, kad katrs otrais pretī nācējs novēlējis labu dienu Talsu svētkos. Tā kā es jau, man liekas, ka tā esmu pār savu mazo augumu un dzirdēt to dziesmu. Man gluži vienalga, vai tie būtu mani vārdi, vai tie būtu citi dzinieku vārdi, jo tā sajūta vienreizēji šajā radošajā sētā šovakar. Ir liktenis mums vēlējis pilsētu, katrs stāsts, kur pasaka es sāku. Protams, ka Talsu vārdu svētkos tā bija viskaistākā dziesma. Viennozīmīgi, jā. Sirds aplējās, tik smuks skanēja, vai ne, trīsbalsīgi? Jā, un nav jau nemaz, man liekas, tik daudz dziesmu par Talsiem, un forši, kad mūsu draugs vietējais uzrakstīja arī gana skanīgu un smuku dziesmu, ko mēs labprāt tad arī dziedam. Talsu vārdu dienā šogad jaunums – oriģinālas un asprātīgas uzlīmes Talsu brunču krāšņumā, kas negaidīti kļuvušas par deficītu. Pie ziemas kroņiem svētkos tikušas arī ķēniņa meitas. Mēs ar lepnumu tos nesājam, un visi mums prasa, kur jūs tāds dabūjāt, kur mēs arī varam dabūt. Tā kā man liekas, kad ir kur augt uzlīmes, vajag 10 reizes vairāk, cepurs vajag 10 reizes vairāk. Talsinieki lepojās ar savu pilsētu ne tikai Talsos, bet arī ārpus tās, jo tad, kad iznāca uzlīmes, man vienkārši Facebookā Messengers uzsprāga, jo no Norvēģijas, no Anglijas, no Ventspils, no Rīgas cilvēki raksta, tur nevar man dabūt to uzlīmi, to uzlīmi, to uzlīmi. Un es atnāku uz darbu un es saku, man vajag to, un nav. Es esmu dabūjis Paciņā, kurš man jāizved uz Ventspilu, kad mēs tur spēlēsim Ventspilīs. Piektdien tad mums ir jāizved Ingai Ieviņai uzlīmes. Tas ir tik negodīgi atdot kādam. Man viņas ir manā somā, bet mums viņa nav. Vispieprasītākās esot uzlīmes ar uzrakstiem omulīgs kā Talsu rituls un kur te liksies, Talsos tiksies. Ne tikai šīs, bet arī pārējās talsiniekiem savu pilsētu ļaus mīlēt vairāk ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.